dienas rīts. Kā var redzēt, kad braukšana no cikla nav apnikusi. Skatos video par motoblogeri. Pamodos ap 7, 7:30 aizgāju brokastīs, kas bija iekļautas cenā, un tad jau tālāk ceļā. Te var redzēt mocīti un vispārējo jau sakrāmēti. Braucu no savas guļvietas netālu no Prešovas. Sanāca atpakaļ bišķi uz austrumu pusi un tad tālāk uz dienvidiem, lejā no šiem pakalniem, tālāk uz Ungārijas pusi. Nosacījums kopumā arī bija labs, biju plānojis tikt apmēram līdz Bulgārijas ziemeļdaļai vai vidumī sanāks. Tas nozīmē, ka lielākā daļa dienas tika pavadīta braucot caur Rumāniju. Bet pirmā daļa sākumā bija Slovākija, tad maziņš gabaliņš Ungārijas pašā austrumu gala un tad iekšā Rumānijā. Tas, ko es novērtēju tikai vēlāk, ir lieliskā iespēja nestāvēt uz robežas un negaidīt, kamēr pavadīs visas mašīnas no priekšā. Tāds brīvā kustība, paldies tev Schengena zona. Tas ir interesanti, tad šāda brīva kustība tieši šajā maršrutā būtu bijis iespējama arī pirms 100–120 gadiem. Jo tad visas šīs teritorijas atradās Austru-Ungārijas sastāvā un konkrētāk Ungārijas karaļvalsts sastāvā. Pēc Pirmā pasaules kara, kur Austru-Ungārija zaudēja, un tad Ungārija izstājās no šīs savienības un atsevišķi lūdza mieru, tad viņi tur dabūja ļoti skarbus miera noteikumus, jeb miera diktāri, kā viņi to paši sauc. Tad zaudēja 70% teritorijas, vai vairāk pat, un aptuveni pusi no populācijas. Te var redzēt nelielu karti, kur redzēt tagadējās valsts robežas un manu maršrutu, kas iet pār tām. Un, protams, pēc pasaules kara beigām un šī miera līguma viņiem tur viss nebeidzās, līdzīgi kā Latvijā un Baltijas valstīs. Tur bija pašiem savi iekšējie kariņi, kurā Ungāri pakaroja ar Dienvidslāviju, tajā laikā bija Serbijas un Horvātijas karaļvalsts ar rumāņiem, kuriem viņi zaudēja ar Čehiem, vēlāk Čehoslovākiju. Tur viss viņam bija slikti. Pirmā vieta ir Ungārijas teritorijā, uzpildījos, iedzeru enerģijas dzērienu un tad jau devos tālāk uz paņu likmotiem ceļiem uz Rumānijas pusi. Ļoti jauki, ka ir kartes, kaut maksā ar kartēm un nav jāmaina nauda, jo gan Ungāriem ir sava valūta, gan Bulgāriem ir sava valūta. Esmu arī Turcijā, viņš visu varējis tikai ar karti. Uz Rumānijas robežas apstājos un parunāju ar robežsargu. Vienkārši tāpat viņš man tur pasāstīja noteikumiem, saistīti ar parkošanas pa autobāņiem un novēlēju braukt droši,
ko es varbūt nevienmēr ievēroju, bet centos paturēt prātā viņa labo vēstījumu. Šī ir daļa no lielākā Transilvānijas reģiona. Šī gan sadaļa ir Krišana, bet tur tālāk iebrauksim arī pašā Transilvānijā. Transilvāniju visi parasti pazīst pēc grāfu Drakulas, un pašā Ungārijā vispār plašāks pazīstams kā tāds apmežots reģions un kalnains reģions. Slikti savietots ar pārējo pasauli, kas gan tagad mainās nedaudz. Pats vārds Transilvānija nāk no latīņu valodas. Trans ir pāri un silvan ir mežs un aizkukus aiz meža. Honda ir tāds mocīts Transalpa, līdzīgi klasika kā BMW F800, ko es arī vien brīdi izskatīju. Tam ir tāda pati etimoloģija kā Transilvānijai. Šī Rumānijas daļa man palikusi atmiņā ar braukšanu caur neskaitāmiem maziem ciematiņiem un serpentīniem augšā lejā no tādiem pauguriņiem. Liela ceļa šeit nebija. Nolūku izvēlējos šo maršrutu, nedaudz apsītu pašu Rumānijas laukus. Šī sadaļa man palikusi atmiņā ar daudziem maziem ciematiņiem, kuriem bija jālīkumo cauri maziem ceļiem. Daudz baznīcām, gan vecām un glītām, gan tādiem baltiem bezpoņiem, kā tas, ko tikko redzējāt. Nu, un, protams, arī komunistu laikos būvētajiem blokiem. Šeit jau dodos cauri Karparu kalniem, gar Oltas upes krastu, tur agrāk arī garām veda dzelzceļš, arī tagad veda dzelzceļš, sliedes vēl ir. Nākamreiz šodien izvēlētos braukt pa kādu no tiem kalnu serpentīniem augšā lejā. Šoreiz, lai taupītu laiku, izvēlējos šo salīdzinoši īsāku ceļu. Jāsavērt upi, principā jau esmu ārā jau no Karparu kalniem. Tālāk ceļš caur maziem ciematiņiem, piekdienas dienas otrā puse, vakarpuse un daudz sastrēgumu, izmantoju moču priekšrocības. Tātad Transilvānija ir aiz muguras, esmu Valahijā, kur atrodās arī viņu galvaspilsēta Bukurese, un kas vēsturiski viņu tādas valsts centrs. Pats vārds Valahija ir eksonīms. Paši rumāņi to sauc šo reģionu par Tarā Romaniscana, rumāņu valsts, rumāņu zeme. Šīs ceļa posms man vairāk palicis atmiņā ar vēlmi tikt ārā no šiem maziem ceļiem un uz lielceļa, kas ir vēlāk izdosies, un tad tālāk pa lielceļiem diezgan veiksmīgi jau un ātri pievarēja atlikt šos pāris kilometrus pāri gar Bukaresti, pa šiem lieliem līdzinumiem līdz Donotas. Tad Donotas otrs krasts un Bulgārija, un tad jau tālāk Turcija, lai paliek materiāls nākamajam video.